Labdien! Mani sauc Jevgenijs, un šodien mēs esam Jevgenijs ziņās. Pirmais temats Jevgenijs ziņas būs kā dabūt zīmuli par brīvu. Otrais temats – Koļans pastāstīs sporta ziņas. Trešais temats būs par konkursu. Mēs rīkosim konkursu un par to sīkāk konkursa. Tātad, kā dabūt zīmuli? Nu, pirmais variants. Aiziet uz kādu izstadi un vienkārši samaksā to ieejas maksu un tur dod visu par brīvu. Tajā skaitā arī zīmuļus. Otrais variants. Atnākot uz skolu, ieejot savā klasē, jūs varat pasludināt zīmuļu karu. Tad zīmuļi lidos un jūs varēsiet kādu paķert. Bet tas ir traumatiski, jo var... Labdien! Mani sauc Koļa. Es šodien stāstīšu par sporta ziņām. Un šodien mums būs basītis. Tagad kaut kāds, kā viņu tur sauc, Māri Strombergi, ja? Viņš ir iemetis vienā spēlē kādus 2 mētienus. Un kas mums vēl? Pats galvenais bija šodien Ralfs Ronis bija dabūjis kaut kādu suda riteni un... Bļet, tu sajauc! Tu, bļet, pokuļ! Atvainojamies par Koļada sagādātajām nērtībām. Bļe, Vāsja, ko tu tad? Tagad man ir jāatvainojas 2 reiz par Koļanu. Oi, Koļan! Koļan! Nu tagad viss ir beidzies! Nu, tagad viss patiešām ir beidzies, un es pastāstīšu par, tumbiņu. Trešais temats paši dzirdējāt. Mēs izlozēsim tumbiņu. Tātad to Narvesena tumbiņu, kuru tagad dod Narvesena. Tumbiņu.